Vai jūs mani varat dzirdēt? Liels paldies, ka esat mūs uzaicinājuši. Mēs nākam no Zviedrijas zemes dienesta Lantmäteriet. Un mēs esam tā organizācija, kas pārzina datus, zemes datus. Es sākšu tātad ar šo prezentāciju, un man kolēģi turpinās. Lantmäteriet ir Zviedrijas kartēšanas, kadastrālā un zemes reģistra iestāde. Mēs esam zem Zviedrijas lauksaimniecības un infrastruktūras ministrijas. Mūsu organizācija ir diezgan vienkārša. Tātad ir mūsu padome, tad mums ir iekšējais audits, tad ir ģenerāldirektors un trīs galvenās nodaļas. Kadastra pakalpojumi, kas tātad rūpējas par īpašumu, nekustamā īpašuma lietām, par to īpašumu robežām. Tad ir zemes reģistrācijas nodaļa. Tā ir atbildīga par dažādiem lēmumiem saistībā ar zemes tiesību reģistrāciju un attiecīgi ar tiem apgrūtinājumiem, servitūtiem. Un tad ir tātad arī tiek sagatavota informācija nodokļu aprēķināšanai. Tātad šie dati tiek nodoti nodokļu pārvaldē Zviedrijā. Un tātad mēs ar kolēģi Magdalēnu strādājam ģeotelpisko datu nodaļā. Mūsu nodaļa nodarbojas ar šo ģeotelpisko datu apkopošanu un apstrādi un uzglabāšanu. Mēs arī sniedzam šo informāciju, nododam publiski. Tāds īsts pārskats par skaitļiem. Mūsu organizācija ir dibināta 1628. gadā, vēl tikai 2 gadi, un mūsu iestāde būs 400 gadu veca, mums būs jau lielas svinības. Mums ir biroji 50 pilsētās, kopumā strādā mūsu iestādē 2100 darbinieku, 59% sieviešu, 41% vīriešu, vidējais vecums ir 45 gadi. Mūsu galvenais birojs atrodas Jēvelē. Aptuveni 900 darbinieku mūsu galvenajā ofisā strādā. Mūsu apgrozījums ir 2,4 miljardi vai 225 miljoni eiro. Tātad 62% nāk no maksājumiem par pakalpojumiem un citiem maksājumiem, un 38% mēs iegūstam no valdības dotācijām. Mūsu misija ir sadalīta 2 aspektos. Tātad pirmais ir nodrošināt cilvēku tiesības un šo īpašumu tiesību reģistrāciju un padarīt ģeotelpiskos datus pieejams sabiedrībai publiski. Un otrs mūsu misijas aspekts ir tātad digitalizēt plānošanas un projektēšanas un celtniecības procesu. Mums ir vadošā loma gudrāka šī plānošanas un būvniecības procesa digitalizācijā. Mēs izmantojam dažādus avotus, bet tieši mēs savienojam šos dažādus avotus, lai šie lēmumu pieņemšana notiktu ātrāk un vienkāršāk. Par sadarbību. Tagad turpināsim. Paldies, Suzana, par iesākumu. Mums tātad sadarbība ir vissvarīgākā. Mēs strādājam ar pašvaldībām, to ir 280 aptuveni visā Zviedrijā. Mēs daudz
Mums ir arī šie kadastra ofisi katrā pašvaldībā. Mēs sadarbojamies arī ar pilsētu domēm un valsts iestādēm. Un tad šo viedāku plānošanas un būvniecības procesu, lai padarītu tādu pieejamāku un vienkāršāku, tas ir mūsu galvenais darbs. Mēs arī esam vadošā iestāde ģeotelpisko datu padomē Zviedrijā. Un šajā padomā mēs diskutējam, kā Zviedrijā sadarboties un tātad strādāt ar ģeotelpiskajiem datiem. Mēs arī tātad šo informāciju pārveidojam publiski pieejamu un tātad dodam to pieejamu dažādām grupām. Un mēs arī sniedzam savu ieguldījumu jaunam nacionālajam strateģiskajam plānam ģeotelpisko datu jomā. Šeit mums ir tātad šis Zviedrijas nekustamo īpašumu reģistrs, un tas ir ļoti svarīgs sabiedrībā. Mēs nodrošinām tādu efektīvu zemes apsaimniekošanu, administrēšanu, lai sabiedrība varētu izmantot gan zemi, gan ūdeņus. Un galvenais komponents, protams, ir digitālā transformācija un ilgspējīga sabiedrība. Un mums ir 3 galvenie tātad virzieni, kā mēs strādājam. Tātad drošība, tas ir valsts drošība, lai cilvēki varētu paļauties uz pieejamo informāciju, lai to varētu izmantot. Mums ir arī nākamais, tātad ir ātrums, lai cilvēki ātri varētu piekļūt informācijai, un arī pieejamība, lai cilvēki varētu piekļūt informācijai. Mums ir integrēta sistēma, kur savienoti ir tātad nekustamo īpašuma reģistrs par to, kā tad zeme ir sadalīta īpašumos. Mums ir publiski pieejama informācija, bet attiecīgi, ja ir aizsargāta informācija vai arī tikai konkrēti cilvēki vai iestādes, kas var piekļūt šai informācijai, tas, protams, ir jāsabalansē. Piemēram, avīzēs var izlasīt, ka ir kāda zemes gabals pārdots, tā ir publiski pieejama informācija. Mums ir arī publisko ūdeņu diezgan daudz, un mums arī par šo ir informācija. Šobrīd mums ir tātad pieeja datiem. Jūs varat, izmantojot savu bankas piekļuvi, var izmantot to, lai piekļūtājs uzzinātu par saviem īpašumiem, bet attiecīgi nav iespējams, ka jūs piekļūstat visiem datiem, bet kaut kādai daļai. Bet tātad ir norādīt, kādu informāciju jūs varat saņemt. Šobrīd ir ļoti populāra funkcija, ko izmanto ir MyMap, kas tiek integrēta, kurā ir integrēta informācija, un jūs varat izdrukāt savu karti ar to dabas dažādām takām un varat doties. Kā teicu iepriekš, mums ir šīs integrētās sistēmas, ir zemes reģistrs un kadastrs, un ir arī dažādas citas lietas, citi aspekti, kas ir savienoti, tātad nodokļu nolūkiem lai aprēķinātu nodokli. Un ir arī noteikti dažādi noteikumi, kuru pamatoties uz kuriem ir jābūt atsevišķiem reģistriem, tātad attiecīgi arī par dzīvokļiem un koplietošanas dzīvokļiem. Mēs arī daudz domājam par to, kā tātad dažādu informāciju apstrādāt.
Ir noteikti arī mēs spriežam un diskutējam par to, kā nodrošināt data drošību, kā piekļūt dažādiem datiem. Ir ar laiku dažādas izmaiņas arī. Arī kvalitātes kontrole. Un vēl, kas ir jaunums, mums ir diezgan stingri nosacījumi par noteiktu zemes reģistrāciju. Piemēram, ja jūs esat ārzemnieks, ārvalstnieks, tad attiecīgi ir īpaši noteikumi, lai jūs varētu iegādāties zemi. Protams, atkarībā no tā, no kuras valsts jūs nākat. Un ir arī noteikti dažādi nosacījumi, vai īpašumu var iegādāties, ja tas ir kādā, piemēram, īpašās aizsardzības zonā. Agrāk mums bija citi noteikumi, bet šobrīd mums ir īpašnieki, kuri atklāja, ka viņu īpašums ir kādā īpašā aizsargājumā vai cita veida zonā. Mēs, protams, arī izmantojam saskarnes, lai cilvēki varētu piekļūt. Mums ir dažādi valdības iestādes var piekļūt, un arī cilvēki var piekļūt informācijai, piemēram, par elektrības piegādi vai arī par dabas aizsardzības jautājumiem, piemēram, par zemes izmantošanas, lietošanas mērķi un zemes mērķa maiņu, piemēram, par mežiem. Un arī par to, piemēram, kā aizsargāt zonas, kas atrodas tuvu ūdeņiem. Mums ir arī, protams, jauni likumi un noteikumi par zivju audzētavām, un arī par vēja turbīnām, un attiecīgi cilvēki, kuri īpašumi atrodas netālu, vai viņi var noskaidrot, vai būs kādas kompensācijas par to, ka attiecīgi par troksni vai kā citādi. Es gribētu arī minēt, ka mums ir vīzija ģeotelpisko datu jomai 2040. Mēs uzskatām, ka ģeotelpiskie dati dod Zviedrijai jaunas iespējas, un mēs šajā sabiedriskajā sektorā Zviedrijā strādājam kopā. Mēs strādājam arī Zviedrijai, nodrošinam, palīdzam ar drošību, demokrātiju, izaugsmi un ilgtspējību. Tātad tā ir tā platforma, uz ko mēs strādājam. Mēs strādājam arī ar Nacionālo stratēģisko plānu ģeotelpiskajiem datiem 2026–2030. Mēs runājam arī par ekosistēmām informācijas jomā, kā vienos projektos var iesaistīt dažādas valsts iestādes. Mēs varam redzēt, kā finansējums varētu dažādām valsts iestādēm vai aģentūrām, tātad sadarbojoties, saņemt kādu finansējumu. Ir arī juridiskie aspekti, sadarbības programmas, drošība, kvalitāte un sadarbība. Tātad tās ir jomas, ar ko mēs šobrīd strādājam. Visa informācija par mums arī ir zviedru valodā mūsu tīmekļa vietnē. Šeit tātad ir brošūra šim nacionālajiem strateģiskajiem plānam. Un šeit ir neliela paraugi, piemēri, kādi tad ir piedāvājumi aktivitātēm, pamatojoties strateģisko plānu, kāda informācija, piemēram, var izmantot, kā šo informāciju tātad lietot, uzglabāt un tam līdzīgi. Un nākamais ir šī struktūra, kā mēs varam izveidot strukturētus un sadarbspējīgus ģeotelpiskos datus, kādi noteikumi un likumi būtu nepieciešami, lai vairāk datus varētu strukturēt un tie varētu būt sadarbīgi.
tas ir tas pārskats, ko mēs šobrīd darām, ar ko nodarbojamies un kā mēs strādājam ar ģeotelpiskiem datiem un kādi ir plāni par šiem turpmākajos gados. Aplēdīsim.